Sveiciens visiem no Spānijas, un mēs turpinām mūsu nelielo, praktiski nedēļas nogales brīvdienu kino no šīs skaistās un parasti arī saulainās Dienvidu Eiropas valsts. Iepriekšējās epizodēs mēs veiksmīgi izlavierējām starp lietus mākoņiem, kas bija pārsteiguši Spānijas dienvidus. Šajā pavasarī tas nemaz nav brīnums, un izbaudījām riktīgi foršas 2 dienas dažādās interesantās Dienvidu Spānijas lokācijās, kurās pirms tam vēl nekad nebijām bijuši. Bet šajā epizodē mēģināsim saprast, vai plezīrs pie jūras Spānijā aprīļa mēnesī ir forši, un iespējams iegriezīsimies dažās vietās, kuras mums ļoti patika jau gandrīz 15 gadus atpakaļ. Parādīsim, kā izskatās mūsu izvēlētais hotelis, kas no mums dabūja daudzus 10 no 10, bet tajā pašā laikā bija diezgan nedārgs salīdzinot ar citiem līdzīgiem hoteļiem šajā apkārtnē. Ēdīsim, dzersim un daudz staigāsim, tāpēc diezgan gara un interesanta epizode mums ir priekšā. Un šo pussaulaino svētdienas rītu mēs sākam ar to, ka savā viesnīcas teritorijā ejam meklēt baznīcu. Tāda šeit esot. Tāda opcija arī ir? Teritorijā, jā. Tā kā hotelī iekšā. Jā. Sirde? Sirds. Vai vairāk izskatās pēc smaidīga kunga ar mustāšu? Papardēs jau mēs baznīcu neatradīsim. Bet Jāņa jau arī vairs nav vairs kalnē. Šī hoteļa teritorija ir riktīgi liela. Un varētu būt palāk par dienu. Un tāda sajūta, ka tu esi tādā mazā nelielā pilsētā atsevišķā. Nezinu, ja godīgi, cik šeit ir numuriņi un cik šeit ir kapacitāte. Bet kā ja kartē paskatās, tad tāds sevi cienošs labs ciemats vesels. Šeit ir māja kaut 400, 500, 700, 600 numuri. Mums ir 517, ja kāds ciemās grib nākt. Līdz rītdienai vēl te būsim. Bet jā, un kaut kur šeit, vismaz Āja saka, ka kaut kur šeit esot arī baznīca. Es saku, te pilnīgi tā kā vesela atsevišķa pilsēta. Šī viss ir hoteļa teritorija. Viss šīs mājiņas pieder mūsu, hotelim. Blue Bay. Cik es pamanīju? Tur saules spīd. Nopietni? To mēs nevaram rādīt. Meklējām baznīcu, atradām krogu, bet arī krogs ir ciet svētdienas rītā. Kaut gan pie galdiņas ir cilvēks, kas ļoti līdzīgs Mārim Grigalim. Varbūt jāparunāt par laikziņām. Ja šodien bija jābūt saulainai dienai. Pilnībā. Bet labi. Lai ir kā ir. Ko nopietni? Tiešām baznīca? Svētdienas rītā? Baznīca? Viņa ir atvērta. Ir. Durvis vaļā. Jo, Haidi. Unknown roads and foreign places that we're traveling through. We could drive round in circles, any place will do. Endless days and fields of purple in our car's review. Turpinam šo dienu
Un šo pussaulaino dienu iespējams, ka varbūt vairāk saulaini nekā citas iepriekšējās dienas, kuras mums jau ir pagadījušās šeit. Un šodien tāda, par cik ir svētdiena, mums ir plezīra diena. Varētu mēs doties tepat uz netālo pilsētu, negribās nekur tālu braukt, arī mēs varētu vispār nekur nebraukt, jo tepat ir smuki. Es domāju, ka mēs iekāpsim varbūt tomēr tajā automobīlī un aizbrauksim līdz vai nu Marbejas, vai nu Esteponas pilsētai un pastaigāsimies svētdienas rītā pa promenādu. Tā tā doma. Es domāju, ka ir labi. Paskaties pie paša baznīcas aug citronkoks. Galvenais, ka nav jau tādi tie maziņi, tie lielie. Jā. Rītī liela citrona augstā. Lemoni. Nu, sēdies. Jā, kapelu mēs savā hoteļa teritorijā atradām, un gribētos piebilst, ka šis hotels bija tik plašs, ka pa šo teritoriju vien varēja staigāt un staigāt. It sevišķi, kad es atbraucu vēl nesezonā, kad šeit vēl nav pārāk daudz cilvēku. Pēc viena liekas, ka šis lielais kompleks ir diezgan pustukšs, bet par cik bijām norezervējuši tādu hotelu, kas mums parasti visvairāk patīk, ar daudz palvām un zaļās zonas, tad pastaigāties agrā rītā pa hoteļa teritoriju vien bija lieliski. It sevišķi, ka tev svētdienas rītā jāiet sameklēt baznīcu turpat hoteļa teritorijā. Un vispār par šo pavisam nedārgo, bet joprojām tīri foršo kompleksu vēlāk pastāstīsim šajā video nedaudz vairāk. Parādīsim cenā iekļautās brokastis un arī vakariņas, par kurām tagad arī mūsu atsauksmes ir ļoti labas un augstas. Un teikšu vēlreiz, šīs bija šāda veida hotels no lētākā gala, bet atsauksmēs palasījām mīnusus, kuri mūs īpaši nesatrauc, bet redzējām plusus, kādi nav pat dažam labam krietni dārgākam hotelim, jo sevišķi šajā lokācijā, jo atradāmies blakus Puerto Banús, populārai miljonāru lokācijai, un līdz Puerto Banús bijām aizgājuši pirmajā vakarā, un šo to no mūsu pastaigas atrādīsim vēlāk. Bet tagad dosimies uz Marbejas centru, paskatīties, vai šī pilsēta ir joprojām tāda, kādu tu atceramies no mūsu vizītēm, nu jau gadus 15 atpakaļ. Marbeja. Šādi izskatās. Pussaulainā diena Marbejā. Esam 10 km līdz tā jaukai pilsētai, kurā kādreiz esam bijuši. Neko no viņas neatceramies. Un Kā tukša bilde. Jā. Nolikām mašīnu. Mums ir laiks. 1,5 stundu kaut kur atvēlēsim Marbejai un pēc tam pārbrauksim uz Esteponu. Es domāju, ka šodien būs saulains, un tas ir kā staigāšana gar promenādu. Saulainā dienā būtu daudz jaukāk. Bet kā ir tā? Paskatīsimies, kā šeit ir mākoņainā svētdienas rītā. Šodien nav pludmales diena, tiešām. Es saku, ka viņi neko no Marbejas neatcerās. Kas tev kājuši? Blackouts tev ir? Goda vārds, mēs taču esam bijuši, skatījos vakar bildītas, mēs esam bijuši Marbellā 2013. Gadā. Jā, un? Blackouts iestājās no tā laika. Tas ir dīvaini, ka tiešām es vispār neatceros, ka kaut ko... Visi kārtībā, es taču te visi tā kā arī Marbejā vienmēr ir bijis, kur ir zilā karoga pludmale. Te, kur ir līvo gaisā. Jā, ļoti skaisti visi, bet es godīgi arī bišķiņ savādāk viņi izstāvēs. Bet laikam varbūt mēs esam citā vietā pašlaik. Tad paiesim uz priekšu un varbūt tās atsauksim atmiņā šo to. Tur, ja piemēram atrada veikalu, kurš ir vaļā jau. Arī svētdienā. Cik maksā tāds kaktus? 140. Ok, un jūties tā kā Meksikā. Tu vari uzlikt viņu sapruzēt savu to plakmeli. Arī fakts, viņš jau kā pakaramājs var strādāt, reku. Jā, simpātiski iestādi. Un pats galvenais vaļā svētdienas dienā.
tā kā tās ārā kafejnīcas. Versijas tikai uz 12. vaļā. Visi tīra un gatavo uz pusdienām. Jā. Nezinu, vai nu mēs staigājam pa nepareizu promenādi kaut kur, vai nu laika apstākļi ietekmē. Ja tā sajūt, kā visu Marbēju, tā kopumā, tā visa promenāda avienī šeit izskatās, ka tā viss ir tāds nedaudz novecojis. Un ir nedaudz tāda sajūta, tā kā, kur Anglijā ir pilsētas, kas ir zēluši un plaukuši, piemēram, 50, 60 gados. Un tagad tie visi pludmaļu kurorti ir tādi bišķiņi uz leju, panīkoši. Tāda sajūta bija Marbējā. Man kaut kā likās, ka Marbēja būs zels un plauks. Un pat ja arī būtu smuks laiks, man liekas, un būtu viss kafejnīcas vaļā. Tad varbūt ir bišķiņi no laika, tomēr tas viss atkarīgs. Bet visā visumā tieši Marbējas centru, vai to vietu, pa kuriem mēs esam pastaigājuši tikko, bija mazliet savādāk iedomājies. Nav tik traki, silts arī ir, un lietas uz galvas nelīst, un pastaigāties te smuki. Bet ir sajūta, ka varēja būt labāk. Jā, jo kaut ko gaidīju savādāk. Nu jā. Nu, tā kā... Un palmas, kāpēc viss ir nokautuši. Vai tas ir tā kā ziemā viņas tāds ir? Jā, bet šodien jau kurš ir... Arī fakts. Viņi jau... Bet ne tikai jau šeit, bet pavasaris visur beigsies. tā izskatās, ka visi palmas ir pa galam. Un tas dod tādu kaut kādu nesezonas sajūtu. Pagājām uz vienu pusi. Paiesim laikam arī otrā virzienā. Laikam mēs ne uz nepareizo pusi esam tomēr pagājuši. Tāpēc arī likās, ka Marbēja tāda ļoti tukša un pliekana, jo laikam centrs ir tur. Laikziņas mēs paskatījāmies, bet kārtē gan ne. Tūlītās vēl vienu check-up uztaisīsim, aizejot nevis pa kreisi, kā mēs to izdarījām, bet pa labu roku. Piebildu par laikziņām. Pašlaik rāda, ka šeit ir saule ar mazu mākonīti, un pēc stundas ir saule bez mākoņiem. Interesanti, kādā ātrumā tie mākoņi visi no šeit aizies. Un uz kuru pusi. Bet visā visumā pastaigāties šeit pa Marbējas krastu man ir riktīgi labi. Arī ar velospēdu var pabraukt, bet vienīgais tas, ka nav tie atsevišķi celiņš velospēdām, tad gājēji un braucēji visi ir kopā. Jā, mēs tomēr bijām aizgājuši uz nepareizo pusi, jo centrālā promenāda, tā, kur mēs atceramies, ir tomēr šeit, kur viņi mūsu acu priekšā. Jā, kāda es Marbēju atceros? Jā. Tā ir, ka tu aizēji pa kreisi svētdienas rītā. Un ejot pa promenādu, atradām pat šitā te parciņu. Reku no jūras nost, te upīte tek iekšā jūrā, un šitā riktīgi smuka tropiska parciņa ar palmām. Vārdis kurks pat. Hidrīt vai koci. Jā, ejot pa labu roku, Marbēja pamainījās tik ļoti, ka nu jau 10 no 10 jādod ir. Ļoti smuka promenāda šeit ir. Un šāda promenādī tur iet tālāk kilometriem. Tālumā var redzēt, tajā snīpī ir Puerto Banús, tur, kur mums ir viesnīca, no kurienes mēs atbraucam. Tas ir kaut kāda 8 kilometri laikam no šejienes. Nu, šeit baigi smuki, vai ne? Tā ir ļoti skaisti. Ļoti, tiešām. Te pamainījās tas segums. Jā, tas arī riktīgi labs. Vairs nav bruģis, tagad ir tāds kā smiltiņa. Tāds kā smiltiņa. Jā. Mēs laikam dosimies atpakaļ, jo mums ir kaut kāda, sanāk, laikam 2,5 kilometri jāiet atpakaļ līdz mūsu mašīnai. Tur jau tā lieta, jo mēs pa šādu promenādu, jo mēs sākām iet, un tu jau nepamani, ka tu esi aizgājis jau gandrīz atpakaļ, no kurienes tu esi atbraucis. Nu tā, noteikti, ka esiet Marbējā, ejiet uz Puerto Banús pusi, jā, no centra. Tā kā mēs pagājām sākumā pa kreisi roku, un visi bijām vīlušies, un likās, kas noticis ar šo pilsētu, bet visi kārtībā.
Kas te nu? Tev kā par laimi tevi. Tāpēc, ka putni man kā virsū? Nu, re, paskaties, īstenībā svētdienas dienā visa pilsēta atdzīvojās. Tāpat nav tā, ka visi ciet. Ir ceļš promenādē un te šķērseliņās, kafejnīcas, viss ir vaļā. Cilvēki, turisti, viss pilns, viss atpūšās. Un mēs ejam uz mašīnas pusi un izdomājam, te vēl ar vienu līkumiņu iziet tādu ķeksīt nedaudz uz Marbejas vecpilsētas pusi. Sākotnēji atvēlējums vēl tikai 1,5 vai 2 stundas un izskatās, ka mēs bišķi neierakstamies laikā. Esam nogājuši jau kaut kāds 10 000 kilometrus. Esam uz galvenās ielas. Tur ir jūra un tajā pusē ir vecpilsēta. Un tur mēs varam arī mazliet pabāzt savu degunu. Mums jātiek pāri ielai. Man liekas, mēs būsim tikuši ājie pie brillēm. Uzreiz labāk pašsajūta. Tur ir tā lieta. Man patīk. Šis ir mans stils. Kādu stundu varēs staigāt. Visbeidz. Veikals bija tik labs, ka ne tikai brilles mums trāpījās, bet kaut kas vēl. Mums ir šāds te. Oi, ku labs. Jūs nevarētu iedomāties, cik labi smaržo. Tagad visi Marbeja. Nu viss. Esam tikuši pie savu uniseksas smaržām. Iesim bišķiņ, iemetīsim āc ielās. Ak, Dievs. Es godīgi tagad eju un nesaprotu, kā mēs sākotnēji bijām plānojuši šo nelielo Marbejas vizīti. Ja mēs tiešām aizgājām kaut kur ne tur, un īpaši neko daudz neredzējām, un likās, ka Marbejā kaut kas nav, bet viss cits saka, ka ir. Tās pa skaistām šķērsielām un visām ieliņām kopumā, visur puķis un viss smaržo. Un arī es tagad smaržoju pēc savām jaunajām smaržām. Un pamazām tomēr debesis atskaidrojas. Laikam, tu būs taisnīgi, ka būs tā zilā debes. Jā. Nostājies, tad tu kļūsi par fotografu. Ļoti ātri. Jau 3. kolektīvs, kur āja fotografē šajā vietā. Labs, ne? Un reku podiņi zilie. Jā, un saula lienā ārā. Vai ne? Nāk pamazām, riktīgi. Mēs te apsēdāmies vienā kafejnīcā. Tu biji drusku tādi nesapraši, kā viena galdiņa un cita galdiņa citā krāsā. Mēs domājam, ka tas ir viss viens. Izrādes, ka tā jau, ka mēs apsēdāmies, tur kafiju viņi nepiedāvā. Tā kā jā, kafiju šajā skaistā vietā mēs nepadzērām, bet šeit, ja jūs nākat vakaros uz Flamenko, šeit Marbejas vecpilsētas paša augšā ir šāda iestāde, kas ir slavena ar savām Flamenko izdarībām. Vakaros. Tur jau tā lieta. Instagramīgas vietas šeit, Marbejas centrā. Vecpilsēta, jebkurā vietā. Vecpilsēta aizsat, staigiet apkārt, aizsat smukas fotogrāfijas. Pilns ar ziliem podiņiem ar puķiem. Tik es domāju, ka varbūt te ir kaut kāds tikai konkrētas vietas, konkrētas pilsētas Spānijā, kur tā ir. Bildes bijām redzējuši, bet puķi zilos podiņos ir arī mūsu kolekcijā. Esam nonākuši arī līdz skaistajai bāznīcai. Šādi te Marbejas vecpilsētas centrā. Vēl viena baznīca.
Šajā ceļojumā esam bijuši jau tik daudz baznīcās Spānijā. Ja tā padomu. Pat mūsu viesnīcas kompleksā baznīcā esam bijuši. Ļoti mīlīgi tāda. Nav pārāk liela, nav tā kā katedrāla liela, ne? Taču baznīca. Bet ļoti grezni. Un tur notiek kristības, izskatās. Kāds zina īstenībā, kāpēc baznīcās šāds te ir pieejas? Nu, tā kā, kad tu ieej iekšā baznīcā. Ne, ja godīgi, man tāda sajūta tagad, ka liekas, ka visu laiku es eju baznīcā pārkāpjot šādu te slieksnīti. Vai ne? Viena no manām versijām, ka tu paklenies. Varbūt. Ne, bet tad vajadzētu tādai sijai būt kaut kādai virs galvas, lai tā kā tu paklenoties iekšā. Tur jau te lieta, ja tu cirēs tik augsti, ka tu pilnīgi tiešām ir jākāp baznīcā. Augšī. Vai ne? Vienkārši tā mums abiem diviem iekrita rāju tā doma tagad galvā, jo esam cik bijuši tagad baznīcās, pat ne tikai tagad Spānijā, bet vispār. Un šis ir tāds slieksnīts vienmēr. Ārā no Vecpilsētas atpakaļ uz jūru un paskaties, kā šeit laiks ir. Cik te mēs tur bijām ilgi. Un īstenībā tā kā arī teica, tā arī ir. Tā kā Grigāja kungs mums solīja, tā ir. Tā kā tu viņu vainot nekā nevar. Nu nevar vainot, tiešām. Un uzreiz paskaties, kā izskatās savādāk. Šajā vietā mēs izgājām no mūsu stāvvietas, tur apakšā no pazemes stāvvietas. Un izgājām un domājām, tā vietiņa nekāda izskatījās. Necila. Jo šeit ir kā tās mājas apkārt, vējš pūš, neviena cilvēka šeit nebija. Un tagad izskatās tik forši tādas palmiņas un zila debesis un forši. Zaļa jūra. Un zaļa jūra arī. Jā, saulīt beidzot būs iegriezusies arī Marbejā, un par cik mūsu hotelī ir ļoti forša tropiska oāze, kuru vēl nav sanācis pilnvērtīgi izbaudīt, jo nav bijuši atbilstoši laika apstākļi, un lielāko daļu brīvdienu mēs pavadījām ceļojot apkārt, dosimies uz savu viesnīcu, lai varam saulaino pēcpusdienu izbaudīt, neko nedarot. Nav jau tā mūsu mīļākā nodarbe neko brīvdienās nedarīt, bet visu kaut ko jau būsim sadarījuši, tāpēc ieķersim benzīntankā laukus un varbūt kaut ko vēl radošam pēcpusdienas garastāvoklim un dosimies uz bāzi. Kur ir mūsu draugs? Sauļojās mūsu draugs? Tā kājas ir izlicis. Jā. Šis ir mūsu draugs. Tur zelta ziltiņas, jā, Ir. Ziltiņas arī ir. Viena palikusi tikai. Vēl labāk izskatās tagad, kad ir zila debesi, šie tropiskie dārzi viesnīcā. Ļoti, ļoti skaisti. Very nice. Pirmā diena īstenībā, kad mēs redzam, ka debesis ir zils. Pilnīgi zils, bet vējš ir baigi stiprais. Un šodien stiprs un rītā būs tikai stiprāks. Tagad kitesurferi bijām, redzējām jūrā, tur pilns bija. Tiem tagad prieks ir. Jā. Prieks un laime. Vējš zēģilē, drit vai kociņi. Numuriņā gribēja iestiprināties ar kivī sulu. Domāju, ka kivī sulš tā ir. Priekšā riktīgi biezens ir. Riktīgi biezens. Drit vai kociņi. Ot, ko nozīmē, ka saulīt izlien ārā, vai ne? Atcerējamies, kā arī mūsu viesnīcā ir tīri forši pabaudām lietu brīdī, kad ir sauldebesīs. Mums ir 2 baseini, no kuriem viens ir slēgts, un pie otra 100 cilvēku. Tas nozīmē, ka šodien ir pareizā diena, kad nav bija baseinis. Jā, vienīgi mēs gribējām dabūt vīrus, bet tur tā, kur dabūt vīrus, tur ir aizslēgts ir. Jā, un atslēga nolaust un kaut kā tā. Jā, no sērijas. Mēs atnācam ar savu kortingu les maisiņu, paņemām čipsīšu līdzi. Domāju, zin kā, varbūt ir 2 vientulībā, varbūt es sēdēsim. Tiešām ir 100 cilvēki, vismaz visu viesnīcu šeit ir pie baseina tagad, bet baigi smuka vieta. Mēs, ja godīgi, šo rezotu visu norezervējam tikai tā, kā viņš te izskatās, tropiski. Mums vienmēr patīk tādas vietas, kur ir daudz koki, daudz augi, un tā, lai ir dabā kaut kur. Un šī vieta ir tāda.
lai zīriem mums sanāk tie nodokļos. Iedomājies, pašiem negaidot pilnīgi zilu dabas, nevienu mākoni nav, vispār neko. Mēs būsim sagaidījuši to dienu. Es vienkārši nedrīkst savu Mums ir zila debesu. Jā. Tā. Kādu vainīt? Daudz jau nevajag pilnā laimē. Varbūt nemaz arī nevajag, lai katru dienu būtu šādi, jo es zinu, daudz cilvēku ir agrās brīvdienās un šādi pavada lielāko daļu dienas un savu brīvdienu vilnot kaut kur. Bet, ir labi. Skaisto, saulaino un zaļo hoteļu teritoriju mēs būsim pabaudījuši un atrādījuši, bet ir laiks vakariņām un chronoloģiju mīlot. Iemetīsim aci 4 šeit pie vakariņu galda pavadītajos vakaros. Esam mazliet kaut ko uzfilmējuši katrā no vakariem, kuros apmeklējām mūsu bufetes tipa restorānu, kas bija iekļauts cenā un kuram mēs varam dot diezgan augstu novērtējumu. Jo vēlreiz gribu atgādināt, ka Blue Bay Banus ir hotelis, kas nav no dārgā hoteļa gala. Vismaz uz mūsu vizītes laiku mēs dabūjam ļoti saprātīgu cenu, jo apkārt bija līdzīgas viesnīcas daudz savādākā cenu grupā. Esam atpakaļ savos džungļos. Jāiedzer pa vienam spēkdzērienam. Jāiedzer gan, jo Jā. visu dienu jau mēs neesam neko pagaršojuši, iedzēruši, iemalkojuši, Vispār. atveldzējušies. Tā lieta, brīvdienas jau brīvdienas, un šodien ir tā kā tas slavenais piekdienas vakars, ka reku visi viesnīcas mēs tur tusējās. Jā. Kurš dzer vakarā rīsu pienu, taču Vai ne? it sevišķi jau piekdienas Man jau no viņa vakarā. vēders uzpūties, cik viņi var cert. Tā kā iedzersim pa vienai glāzītei un iesim uzfilmēsim uz mūsu restorančiku, kur mēs varam paēst vakariņas. Iesim uzfilmēt pāris vertikālos video. Prozīt! Un šitāds. Kāds tev tur ir sakrāmēts pa torni? Sanāk tā, ka netīšām mums šodien ir zivdiena. Jā, paši gan nenoķērām, bet mēs noķērām viņas restorānā. Tieši tā. Un manas zivis ir ar olām. Un šādi izskatās man šovakar vakariņas. Gandrīz vai uzkrāmēsim kā labākais Michelin standarta restorānos. Paskaties, atkal zivis, jūras velts un rīs. Un es nezinu, kā tas ieras gadījās, bet arī tāds man ir vienkārši garšoviņš. Un, Man tā kā solī, man ir gaļa. Man šokar ir gaļa. Man te ir vistas burgers. Un uz šūgais ripiņas, rīsi, spināti, panišot, burkīši maziem. Un salāti, es īsti nezinu, kaut kādu, es īsti neatceros. Tur jau tā problēma šādās iestādēs, kad tu liec to lielo zviedru galdu krāmē, tad gribās šito, gribās to. Un cerēt uzvērst to, ka tāds vies, kas it kā neiet vienā otru kopā, un pēc tam tu sāk sāpēt vēders beigās, un tu sāc vainot iestādes vadību, bet īstenībā ir vaina pie tā, ka tu esi sakrāmējis tādas lietas, kas neiet kopā vienam otru. Viss, ēdam vakariņas. Ēdienas 10 no 10, tāpēc sanāca paņemt vēl nedaudz. Te ir kā viss, kad es izteigā. Sagaidīju. Gan vakariņas, gan lieta. Un lietas ir tomēr līst. Tu piesauc lietu, vai ne? tagad palmā. Es nezinu, kā īstenībā bija šodien, vai te viņš līja visu dienu, kā it kā bija prognozēts. Cerams, ka bija savādāk, ko te mēs tur skrējām apkārt kā traki. Bet jā, līst lietas. Dāmas un kungi. Brokastis. Labrīt! Ko mēs šodien ņemsim rakstīt? Vakar bija olas, šodien man būs laikam saldais rīts. Es varbūt izvēlēšos vai nu čūbas. Kaut kā no šī. Pēc tam redzēsiet, kas būs manā šķīvītī. Es jau varu iedomāties. Ko lai es paņem? Jāpaņem kaut kas varbūt tās angļu gaumē, kādu pupu. Iekš to olu. Jāuzēt. Vakar pagājušo šo bekonu vienkārši dievišķīgi garšīgs bija. Un redzi, visādas oliņas te ir. Tādas šitādas, visādas bulciņas un ak, tad dievi. Tad ir šāds te stendiņš arī. Tiem, kam garšo cornflake no rīta.
Ak, tu Dievs, visādi pieni. Un kas vēl? Mums ir augļu stends. Visādi augļi. Ļoti garšīgi mandarīni vakar pagaršoja. Greifrūts. Super. Ļoti forši. Melons. Un pie meloniem piestāv mums noteikti. Es domāju, ka kaut kāds deses. Šis ar meloniem noteikti būtu ļoti garšīgi. Un kur deses ir viss visāds. Tā kā jā, viss notiekās. Brokastis. Jākrāmē, jāņem šķīvis, jākrāmē virsū. Un jābrauc ceļojumā. Nu. Kas te nu? Kas te notiekās? Krojasāns ar bekonu? Jā. Man bija tā kā angļu šitas te. Pankūks ar bekonu. Bija, bet tev pēc tam bekons... Pagai. Pastāst vēlreiz. Tev ir pankūkas, krojasāns un bekons. Jā, maple sīrups. Un kļavu sīrups. Tā kā reiz kārumnieks. Un jā, man ir 2 olas. Labi, varbūt nevajadzēja rītā grumā iesākt ar tādu repliku. Bet jā, bekoniņš ar olām nedaudz tā, lai ir tā kā angļu gaumē, pupus ielika. Un kā var Spānijā bez serrano ham, bez meloniem ar prosciutto. Ideāli, vai ne? Brokastīs. Jā. Es arī domāju, ka ideāli. Šodien brokastu telpa nav tik pilna kā vakar. Vakar mēs šeit bijām stundu vēlāk, mazliet vairāk nekā stundu, un te bija pilns ar cilvēkiem. Vai nu šodien cilvēki pēc piekdienas vakara nav spējīgi atnākt uz brokastīm vēl, vai nu tomēr šī stunda nosaka visu. Un pēc stundas būs šeit pilns. To mēs nezināsim, jo mēs ēdīsim un brauksim. Jā. Ja, jo mēs nesēdēsim šeit visu stundu, bet visiem labu apetīti, ananās suliņi no rīta pa pirmo zorti aizies. Un ja kas te vēl viens horizontāls no nākamās dienas arī. Jā, un par šodien es neko nepieteicu, ko es ēdīšu, vistu vai zivis. Kāpēc? Nezinu, zināt, ka īpaši dienā es teicu, ka šodien man būs zivs diena, vakariem man bija gaļas diena. Jā. Šodien. Kas esi par cilvēku vispār? Mums ir liela skaistuma paskaties, mums ir gārnelīte šodien. Kāds salātus. Nav, neko deses ir. Viss vēl kas ir? Jā? Tu pat kādi izrādās. Un kas šeit ir? Rašanas salāti. Nu jā, tas ir rosols ir. Jā. Praktiski. Tā reiz šodien tā īstā zivu diena ir drīt vai kociņi. Nāc paskaties, kas pa vistām ir. Jā, redzi? Nu, tur jau tā lieta. Šodien īstā diena ir. Ir šitas te. Kas bija? Opse. Nezinu, man liekas aicīt, mēs ar tevi šodien pierīsimies. Drīt vai kociņi jāsaka. Nāko jāēd. Tāpēc jau tas ir brīvdienas. Es paņēmu oktopus salātus. Nu. Te laikam rekur ir oktopus. Liels gabals. Nu, tālāk. Teikums stāšu. Viņš gan nekā pēc skatpēm biespusis, bet ļoti tāds. Kas tāds bija vispār? Tas pats, kas man ir? Jā. Tev es arī varēšu pateikt, kas tāds ir. Tev jāmēģina tas. 8 kā salāti, vai ne? No. Man atkal ziva diena. Gribot, negribot. Bet tiešām tur tik daudz, un tas vēl nebija viss, ko es varu izvēlēties. Gribēju smuku tikai noservēt savu šķīvīti. Vai zivīm. Un tur bija viss kaut kas cits, ko es gribēju paņemt. Un sākās dilemma, ne? Man bija šitā man liekas, kalmāru kaut kāda krokete, kaut kas Tā ir kotlete. Nē, bet tas ir ar jūras veltēm. Es kur ir piemiršu. Redzi? Tikko. Garšīgi. Super. Un šitā katru vakaru. Labrīt, atkal jāsaka. Kas te laiks? Tu esi uzlikusi tieši to pašu, ko es. Kas tu esi par cilvēku? Praktiski. Tad ir atšķirības. Nu visi iegodīgi nekāds.
Ja godīgi nekādas. Es nezinu. Es pagaidām man pārāk agrs rīts, lai atrastu atšķirības. Pildīti eggplant, tad mushrooms ar blue cheese, cannelli with spinach and something. Tad, es nezinu, šis bija kaut kāds... Salmorejo. Salmorejo. Salmorejo un šitāds. Perfekti. Viss kaut kas te ir šovakar. Pēc visu kaut ko nevar salikt vienā šķīvī, jo nebeigsies labi. Tāpēc man ir šāds. Man šeit ir tradicionālā spāņu zupa, viņu iecienītā. Wow! Garšīga, augstā zupa. Augstā? Izskatās karsta. Augsta biezupa, tomātu. Tā kā, zin kā, atgādina kaut kas pačo. Ok. Kaut kas līdzīgs. Excuse me, for you, cola? For me, cola. Yes, please, yes. Šeit par dzērieniem ir jāmaksā ēdienu, mums ir iekļaut. Par dzērieniem mums ir atsevišķi jāsamaksā. Mēs pasūtam, un tāpēc, kad mēs ejam ārā, mēs samaksājam. Thank you. Thank you, gracias. Nu, vo. Un ir labi, ne? Gazpacho ķip, jā? Jā, gazpacho. Nu tā, man atbāk. Bet ar miltiem viņi ir tā kā, jā? Glutēni turklāt kaut kas. Laikam. Jā, garšīgi, ne? Tur tā kā siers, ķiploks, es jūtu, tomāti. Šitā tā zupa, ko Spānijā, Andalūzijā vajagot pagaršot. Ļoti, ļoti, kad ir klasiski. Jā? Pēc kā, pagaid, vēlreiz. Tomāti? Siers. Ok. Ķiploks, es jūtu dusiņu ķiploku. Tāds, jā, viss daudz garšvielām un augsti. Te arī es neiebusi, te būtu viņam kaut kāda varbūt grauzdiņa iekšā iemesti. Arī būtu labi, bet kas te? Jā. Izskatās labi. Mani klasika. Atkal zivs. Un mazliet gaļa. Bet ir 5 minūtes un vairs nav nekā. Ak, Dievs. Vēl zivs. Man prātā ir saldais. Jā, to arī var. Jā. Tieši tā. Jā, es izvēlēju. Par ēdieniem šajā hotelī nu būsim jums pastāstījuši. Nezinu, kā tas viss izskatījās uz video, bet brokasts un vakariņš šajā viesnīcā bija no 10/10. Jāpiebilst, ka parasti neizvēlamies viesnīcu, kuras cenā būtu iekļauts arī vakariņas, bet šā īsā ceļojuma plānojumā tas bija tieši tas, ko vajag, jo visu dienu kaut kur bijām projām, bet vakarā, kad īsti vairs negribās meklēt vietējās ēstumus vai kaut ko gatavot, tev ir superīgs zviedru galds, un jā, vēlreiz pasvītrošu, ka ēdiens bija ļoti labs, un par to jau bijām lasījuši atsauksmēs. Kopējās atsauksmes gan par šo viesnīcu nebija tās augstākās, bet tie mīnusi bija tādi, kuri mūs galīgi neietekmēja. Nedaudz novecojis interjers un viesnīca kopumā, tas nekas, galvenais, ka tīrs un kārtīgs. Attālums līdz pilsētai vai jūrai, nu galīgi nekāda problēma. Pāris tūkstoši soļu klāt pie tavas aktīvās dienas, tas mūs der. Starp citu, kamēr es te stāstu, mēs jau ejam ar kājām no mūsu viesnīcas uz populāro Puerto Banús centru. Pašā pirmajā dienā, kur atlidojām, mums bija brīvs vakars un uzreiz devāmies pastaigā. Puerto Banús ir miljonāri iecienīta vieta, un, ja tev patīk paskatīties dārgas jahtas un superkārs, tā ir noteikti vieta, uz kurien doties, kad esi Marbejas apkārtnē.
Atliek tikai vienās brīvdienās nepaņemt makšķeri. Nu, tā kā vispār nepaņemt līdzi brīvdienās. Pilnīgs čau. Jā, laikam nekāds jahtu un superkāru daudzums nespēja novērst manu uzmanību, ja ir iespēja koncentrēties uz zivīm. Arī tās šeit ir vairumā un papildina šīs Puerto Banús ostas atmosfēra un kopumā, jā, interesanta vieta, kurā iegriezties, ja esi vai nu miljonārs, vai nu kāds, kam patīk uzmest aci uz to, kā miljonāri dzīvo un atpūšās un kādas dārgas rotaļlietas ir to īpašumā. Tālūk savā pirmajā vakarā mēs aizgājām līdz jūrai un pagriezāmies pa kreisi, lai aizietu līdz Puerto Banús centram, bet pēdējā 4. vakarā atkal gājām saulrietu pastaigā uz jūru ar domu šoreiz mazliet paiet uz labo pusi. Mīļās dāmas un pagodinātie kungi, mēs dosimies uz jūru. Jā, vēl vakar pastaigā. Tieši tā. Saulīt vairs nav zenītā, bet tuvojas horizontam. Tas nozīmē, ka iespējams, ka mēs redzēsim saulrietu. Ja vienīgais mēs būsim ģeogrāfiski novietojuši sevi tā, Lai mēs redzētu to sauli. lai mēs viņu redzētu, es nesaprotu. Ja jūra ir tur un saulrieta tur, vai mēs viņu redzēsim tā kā jūrā? To mēs turējās noskaidrosim. No jūras ritīgi zēģelē, vai ne? Nezinu, kā izteikties pareizāk, bet paliek vēsi vakarā. Strauji. Vairāk nav 2-3. Ne gadi, ne grādi. Es neesmu pārliecināts par saulrietu šeit, jo saulīte mums ir tieši aiz muguras un mēs tuvojamies jūrai. Varbūt saulēks, ja paveicās. Laikam es kaut ko esmu pazaudējis tulkojumā. Šāda jūra. Nu jā. Nu iedomāsimies, ka saulīte jau ir norietējusi. Bet saule ir tieši aizmugurē. Tad iespējams, ka uzlec kaut kur šeit jūrā. Ja mēs iesim uz Puerto Banús pusi, tur ir kā spīd saule, bet es nedomāju, ka tu viņu var redzēt. Mums vienīgā cerība ir paiet pa labi šoreiz atkal. Šis iespējams ir tas pats ceļš, pa kuru var normāli bejas aiziet uz Esteponu, vai ne? Pareizi. Iespējams. Gan jau. Tie ir tie 25 kilometri. Jā. Ja nesaku, tu gribi aiziet līdz Esteponai. Nu, bet ja tur var redzēt saulrietu, Saulrietu paskatīties. tad jā. Bet saulrietis tiešām pilnīgi pretējā debesu pusē ir. Tā kā kaut ko mēs esam pašauši garām te. Jā. Vai ne? Translationā. Šādi pludmali. Nu, nezinu. Ļoti brutāli. Tā kā Islandē izskatās gan izvēl. Un tā ir Spānija. Costa del Sol. Vai ne? Akmeņi, tumšs smilts, milzīgi viļņi. Un iedomājies, te ir hotels tev blakus, varbūt. Nu, te ir hoteļi. Un tu it kā esi pie jūras. Bet vai nu šādos laika apstākļos, vai nu. Un kaut kā neizskatās ļoti tā vilinoši. Peldēties negribas tur. Ok. Sapratu, ka saulrietu mums taču neredzēt šeit, bet uzgājām šādu te vietu. Dubultās vakariņas vajag nostaigāt, pareizi? Jā. Tieši tā. Nē, man patīk. Ir labi. Staigāties ir labi, tieši pāris. Labs. Staigāšanai tiešām šis Costa del Sol viss, man liekas, ir kā radījis. Te visu laiku ir tās celiņš, kas iet gar jūru. Nu, praktiski saulrietis. Eitināt. Tāds vējš pūš īstenībā. Jāuzraksta tagad varbūt tās ekrānam pa vidu, kur mēs vispār esam. Lai pats zina vispār. Nu, ja kas. Nevar saprast, nokavējam vai ne. Bet, kaut kur tur ir. Bet nav jūrā. Kaut ko līdzīgu atgādina, kad mēs bijām ar Sandru un Elgaru tajā 2013. 13. Jā. Jā. Nu, tad arī atceries pie jūras šitāds bija. Vējš bija. Bija. Nu, aprīlis, laikam, tāds ir, vot, nu. It kā Jā. pa dienu ir forši riktīgi karsts, saulīt karsē, bet vakarā ir, aizdomīgi augsts jau sāk palikt. Jā. Vai ne? Jā. Nu, tas nav tā, ka tu esi pārkarsts no tās saules, vienkārši temperatūra ir zem diezgan. Vai ne? Paiesim bišķiņu uz priekšu. Vai mēs ar līgumā varam aiziet? Ak, Dievs.
Nezinu. Paskaties. Līdz tam līkumam? Ak, kungs. Nu, davai. Mēs esam atnākuši ļoti lielā civilizācijā kaut kādā. Tie siltās lampas, rekur. Cilvēki atpūšās, iedzer vīniņu, suņi rej. Un veselu promenādi izveid, nu, rekur, tā kā uzpeldējums priekšā. Vienu var teikt, ka es tiešām te nekad neesmu bijis. Jā, nu visu tu vari aizvērt, šodien piesvērt. Nu jā. Tas gan nav tik slikti īstenībā, te dažas vietas ļoti smuki izskatās. Tās ļoti tropiskas vietas. Nebūtu tas trakais vējš, paskaties tāds. Salmu būdiņas ar palmām, muzoniņš skan, vai ne? Tā ritīgi fēni iekarēt. Let's go, ejam tālāk. Ja kas, ja kurā gadījumā mēs apakaļ varam ar taksi atbraukt arī. Pat cik mēs esam vairākus kilometrus jau aizgājuši. Tas bija daudz. Vai ne? Paskas pa vietām šeit ir. Vai ne? Ak, Dievs, Depeche Mode skan. Ej, tu nost. Kā? Nu tā, Kāpēc? Latvijā staigājot pa mežiem un gar jūru, tu var netīšām sastapt Bruno Lāci. Bruno Lāci, tad šeit var sastapt ziloni. Paskatījos kartē, secināju, ka promenāde, šī garā promenāde, tomēr vienā brīdī kaut kad beigsies. Un iespējams, ka pavisam drīz. Tā kā līdz Esteponai mums šoreiz nesanāks. Nu, pa promenādi vismaz nesanāks. Un pa pludmali arī neiesim, bet promenādi būsim izgājuši godam. Un joprojām vēl nav tumšs. Tā kā nav nemaz tik traki, ja godīgi. Šis pārgājiens man ļoti patīk. Un tiešām ļoti smuks tādas vietiņas, kur pasēdēt un uzēst. Bet cenas te ir ļoti tāds, nu, teiksim, nekautrējās cilvēku uzlikt tādu ceņiku, nu, ka bišķiņ lielāk nekā citur. Bet pint of beer tu var dabūt par 4 eiro. Bet sības bija 40 eiro, oi Dievs, 30 eiro, 20 eiro, nu tāda cenas par ēdienu, par otro, par vakariņām. Nu jā, tieši tā, lielā mūsu maģistrāla, pa kur varējām tik smuki soļot, beidzās šeit. Te jau ir tāda vienkārši pludmala, vienkārši jūras krasts. Ja tev jāiet tālāk, tad vairs nav tik ātri. Un aiz līkuma ir jauns līkums. Nu, kā senā dziesmā. Kaut kā tā, San Pedro. Izgājām līdz pašam galam. Kāds tavs Instagrams? Mans Instagrams? Jā. Ajucis. Ok. Un arī man ir 2. Jā? Man ir arī 2. Two lovely people. Arī tavējies? Jā. Tur tā lieta. Jo man ar Instagram ir tā kā, nu, es tā kā uz jūs. Esmu īstenībā ar tām bildēm. Un ar tā visā lieta. Kas tas tāds ir? Nu, tas ir tikai kaut kāds līdaks žoklis izskatījās. Ejam. Nu viss? Nu, tur tā lieta. Jāuzliek navigācija, jāpaskatās, cik tālu mums īstenībā jāiet ir. Jā. Uzlikšu. Un uzliksim, varbūt taimeri? Nē, nu vispār var jau te Taimer, nē, nu, to var pēc zvaigznēm paskatīties arī. Čau! Nu, šāds te vaibiņš. Mēs ejam mājās. Lēniņām. Lēniņām mēnesis jau arī uzleicis. Tagad vairs nav saulīta, bet mēnesis uzleicis. Jā. Un tiešām mēs tagad runājamies, kā varbūt tās temperatūras kritums, ka tomēr mēs riktīgi saulējamies, tik ļoti karsts bija vakarā vēl. Un tagad reku jālok ir ūdī virsū un pat ūdiem vēl saule. Vai stiprais vējš.
Bet tas nekas. Nu, paskatāmies. LED lampa, tumša. Tuvojies. Nu, jā? Tiešām! Un iedegās lampiņas. Nu, jā? Wow! Super. Jā! Tehnoloģija. Nu viss, 2 kilometri apakaļ nākot un esam praktiski atnākuši mājās. Tagad tikai jāiet rajončikā iekšā. Kaut kur šeit jādur bija. Vai ne? Nebija nevainas. Vakar pastaigu uz godu. 5 kilometri plus. Vai ne? Ak, Dievs, tikai ne to. Man tiešām ir piekusums. Ir rebiši, ne? Ka man ir piekusums. Jā. Labi pastaigi. Nepielikt, neatņemt. Iedomājies, visi pilsēti īstenībā guļ, mēs vieni paši tikai staigājam tā apkārt. Kā jau mums tas ir pierasts, jebkurā valstī, jebkurā pasaules malā, kur mēs esam, mūžīgi kaut kur vandamies apkārt. Vai ne? Jā, tas ir tiešām neatkarīgi, kur mēs esam. Mums vienmēr patīk iet kājām kaut kur. Nu, kaut kur. Naktī. Tieši tā. Un vēl man patīk naktī ēst. Kādam? Jā. Bet es tā, tas atkal cits. Tas cits stāsts. Tas cits stāsts. Un esam atpakaļ savā bāzē. Jā. Ka nevar pasauļoties pa dienu, tu vismaz mēnešojies pa nakti. Tur ir tā lieta. Mēnesnīcā. Jā, viss. Praktiski ceļojums ir beidzies. Nu, ceļojums gluži vēl ne. Bet ar šo viesnīcu būs jāatvadās. Vai Dievs pasargi. Jā. Paši. Jā, 4 naktis. Pagāja tā kā vējš. Tieši tā kā viņš šitas, kas te pūš. Vai ne? Tā viņš arī Ritīgi. aizpūta tās 4 naktis. Zini kaut kur kurks vards? Tos vēders tas ir. Nē, tas ir vards. Kaut kur tur. Re, paskaties kāda debesis. Un šitā mēs ir dzīvojamies. Cik tev soļus rāda? Man rāda 27,000. Šodien? 20 kilometri es esmu nogājis. Ei, tu nost. Un tās ir brīvdienas? Jā, un tās ir brīvdienas ar Andreju kopā. Vai ne? Jā. 950 kilokalorijas vai kalorijas? Es nezinu par tām, bet man liekas, tu esi baigi tipinājis, jo man rāda 24,000 soļi tikai. Bet, tomēr kungam pienākās varbūt spērt tādus lielākus soļus. Bet jā. Forši brīvdienas, rītīgi labs. Rītīgi labi. Es, man liekas, uz tā soliņa varētu gulēt. Visu nakti. Ja vajadzētu. Nav tik tak. Tām, ok? Laiks 5. mēnesis. Kas ir par cilvēku? Ļauj man ierakstīt video.